Olainē 2 dienu garumā ar plašu māksliniecisko programmu un iespēju iepazīt savu dzimto novadu norisinājās Olainas novada svētki. 50. jubileju visa gada garumā svin arī Olainas pilsēta. Tādēļ šie dubultie svētki ar dāvanām pilsētas un novada iedzīvotājiem bija skaists un patīkams piedzīvojums. Olainē šogad ir jauna identitāte, ar ko mēs sevi identificējam. Tie 3 vārdi – aktīvs, industriāls, zaļš. Līdz ar to vārds aktīvs pauž visu mūsu iedzīvotāju, gan sociālo aktivitāti, gan vispārējo aktivitāti. Jā. Industriāli, mēs esam industriāli, jo no tā vārda nekautrējamies, jo mums ir industriālais parks, kur uzņēmumi strādā un ir iespēja cilvēkiem strādāt, iedzīvotājiem strādāt. Un mēs esam zaļi, jo mēs esam purvainā vietā. Mums apkārt novadā ir ļoti daudz mežu. Un, ja runājam par saukļu pirmo daļu, vārds aktīvs, cilvēki aktīvi, sports, mūzika, kultūra. Mēs šodien atklājam vēl vienu vietu Olainas novadā, kur bērni ar vecākiem var droši pavadīt laiku, priecāties un būt no tā visa bauda. Olaina lepojas ar skaistu un ļoti noderīgu dāvanu, ko svētkos saņēmuši iedzīvotāji. Ir tapusi pierīgā lielākā bērnu pilsētiņa. Šeit pieejamās lietas izpriecām, attīstībai un veiklībai derēs dažāda vecuma bērniem un jauniešiem. Viņš ir krāsains, viņš ir dažāda vecuma bērniem. Viņš ir tāds, kurš aicina, rosina pavadīt laiku. Olainiešiem ir kāda īpaša priekšrocība – hokeju spēlēt vasarā, tāpēc ik gadu notiek tradicionālais inline vienas dienas turnīrs, kurā piedalās 8 komandas. Šai spēlei ir vajadzīgas arī īpašas iemaņas un sagatavotība. Savādāka bremzēšana pirmā kārtām. Otram kārtām ripa savādāk uzvedās, salīdzinot. Noteikumi bišķi savādāk, karstāk. Roller hokejā, protams, vārtsargiem ir 10 reizes grūtāk, karstāk, tas dēļ karstuma. Bet inline hokejs, roller hokejs ir ļoti interesants, ļoti foršs. Olainas novada vērienīgā svētku programma neatstāja vienaldzīgu nevienu. Daudzās un dažādās aktivitātēs iesaistītie iedzīvotāji pārpludināja pilsētas ielas ar svētku gaisotni. Svētki tika gatavot ar milzīgu mīlestību, lai domātu un vēlējāmies, lai būtu dažādība. Gan bērniem tas bija, gan tur bija sporta aktivitātes, kas ir gan streetballs, gan inline hokejs, gan tur bija radošās darbnīcas, gan mums tieši tā svētku ietvaros arī ir muzeja nakts. Jā. Varēja bērni dziedāt, varēja apmeklēt koncertu ar dziedošiem aktieriem un, protams, svētku gājiens un diškoncerts ar 1800 dejotāju piedalīšanos, kuram mēs gatavojāmies ļoti ilgi, ļoti pārdomāti, un tā ir tāda kā mūsu tradīcija. Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi diškoncertā caur Sidraba birzi gāju bija ielikuši lielu mīlestību. Koncerta laikā Olainas pilsētas stadions bija pozitīvu emociju pilns. Ka vienkārši fantastiski sajūta. Es nekad nedomāju, ka to var izdarīt 8 stundās kopmēģinājumā, un 2 stundas var paiet gluži kā 10 minūtes. Izdejots ir tik deju soļi, ka to vispār nevar neviens saskaitīt. Neviens nevar šīs dziesmas izdziedāt tik daudz, cik šovakar mēs esam ielocījuši mūsu pūra groziņā visus gada laikus un visu to, ko mēs esam sakrājuši garajā ziemas laikā. Es jūtos lieliski, un tas, ko es redzēju cilvēkos, ka tiešām mūsu mērķis tika sasniegts, jo katrā vietā, kuru es šodien apmeklēju, vai tas bija dievkalpojums, vai tā bija inline hokeja halle, vai tas bija streetballs, vai tie bija dziedošie aktieri, bija cilvēki, kam tiešām tas interesē. Bet svētku noslēgumā astronauti un Goran Gora koncerts, skulptūra, ugunsputns un svētku uguņošana.